Tika piespēlēta kāda dezinformācija no Krievijas spēcdienestiem, jo viņi nav interesēti, lai kravas iet uz Igaunijas termināliem. Tāpatās Krievija un Kazahija ir konkurenti savā starpā naftas tirgu un apturot šo produktu plūsmu caur Latviju. Un, cik es zinu, tad Lietuvā nekur ar šādiem produktiem nestrādā. Vienīgā iespējamā vieta, kur šādas produktus vēl varētu pārdot, tas būtu Kaļiņingrada. Un, protams, šobrīd, ja man piedāvā pat šādu produktu saņemt, man grūti saprast, ko mēs esam kļūdījušies un kā mums jādara, lai mēs šādu produktu varētu turpmāk strādāt. Viena no lielākajām nepareizībām, kas šajā sakarā tiek lietot, ir tā, ka krava tika ievesta Latvijā. Krava tika saņemta kā tranzīta krava un nopirkta tālākai vešanai kā tranzīta krava. Un ja tā ir tranzīta krava, tad nekāda runa par to, ka varētu kāds mēģinājis būt izvairīties no nodokļiem, nav pilnīgi nekāda pamata. Un novirzīt uzmanību uz to, kas šis produkts patiesībā bija šķīdinātais vai benzīns, tas ir absolūti nevajadzīgi, jo no tā ieņēmumi Latvijas valstī no tranzīta nec palielinās, nec samazinās. Valsts saņem ieņēmumus par to darbu, ko mūsu termināls un Latvijas dzelzceļš veids šo kravu pārvadājot un formējot dokumentus. Tad, ja mēs runājam par iemesliem, kā pamatversijas ir divas. Visas šīs akcijas sākās pēc tam, kad es biju atteicies no piedāvājuma pārdot šo terminālu. Tas mums sākumā vedināja uz domu, ka šīs akcija ir vērsta pret terminālu. Taču sīkāk apvērtot juridiskos dokumentus, mums ir radusies vēl viena versija, ka tomēr bija izdomāts variants, kādā veidā lēti tikt pie šī produkta, viņu pārdodot, un pēc tam ilgi neizmeklējot šo lietu, jācer, ka sabiedrībai viņi aizmirsīsies, un pat ja valsts tiesā zaudēs pret kravas īpašnieku, tad tie, kas organizē šādas schēmas, viņi būs pelnījuši ievērojumus summas.